Labvakar! Šīs webinārs emocionālais līdzsvars ikdienai un kontemplācijai. Ļoti liels prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā. Tad kopā mēs esam ap 100 cilvēki. Es pieņemu, ka kāds vēl pievienosies laika gaitā. Tad sāksim webināru. Varbūt svarīgi pateikt sākumā, ka šis webinārs nebūs terapija, ne psihoterapija, nekāda cita. Arī nebūs tādas garīgas pamācības. Jūs varat mierīgi klausīties savā ritmā, nekas nav jādara, kamera obligāti nav jāslēdz, kā jums ir ērtāk. Un laiks jautājumiem un atbildēm būs webināra noslēgumā. Sāksim ar to, ka iepazīstināsim ar sevi. Māsai Sofijai dosim vārdu. Dosim vārdu māsai Sofijai. Tātad es esmu māsa Sofija, bērniņa Jēzus māsa Karmelīte, un jau 25 gadus dzīvoju klosterī. Un man ir teoloģijas doktora grāds. Es rakstīju darbu morālteoloģijā par Svēto Jāni no Krusta, bet saistībā ar šo kursu es gribu padalīties, ka jau kopš vairāk kā 10 gadiem es sadarbojos ar psiholoģiem, un mēs veidojam tādu interdisciplināru pieeju kopā. Un tāpēc arī šajā kursā es ļoti priecājos par šo projektu, ka mēs varam būt kopā un runāt par cilvēku no dažādiem aspektiem, no psiholoģiskā un no garīga. Paldies! Paldies! Es esmu Indra Majora Dūšele, es esmu psiholoģe, arī deju un kustību terapeite, esmu augstskolas pasniedzēja, supervīzore un apzinātības trenere. Jā, tā kā, un arī, kā māsai Sofijai ir 25 gadi klosterī, tā man ir 25 gadi darot psihologa darbu un strādājot ar klientiem, gan privāti praksē, gan arī kādreiz dažādās institūcijās strādāju senākos laikos, bet jā. Jā, man sauc Sandis Dūšelis. Tātad man ir arī maģistra grāds psiholoģijā un arī izglītība ģimenes psihoterapijā. Vēl es mazliet darbojos kā uzņēmējs un arī pasniedzu šos te kursus, kuros ar tādu vērību, koncentrēšanos, apzinātību mēs mācam citiem sev palīdzēt. Tas nodara arī mums pašiem savā dzīvē. Un man liekas, uzreiz ir vērts pieminēt, ka tā tad apzinātības pieeja ir daļa arī no, varbūt pasaulē vairāk zinām kognitīvo-behaviorālās terapijas virziena, ja, un daudzas psiholoģijas jomas šo te apzinātības pieeju izmanto. Lai gan vārds ir daudz populārāks un, protams, arī cilvēki to izmanto citās jomās, bet tad šeit es gribu skaidri definēt, tad mēs darbojamies no tādas psiholoģijas perspektīvas. Mēs ar Indru un māsu Sofiju attiecīgi no kristīgās tradīcijas perspektīvas. Tad šis webinārs jums nesniegs tūlītēju risinājumu, bet palīdzēs iegūt lielāku skaidrību emocionālajām grūtībām. Un kādreiz psiholoģijā es atceros, man mācīja, ka lai mums tādas noteiktas uzvedības formas veidotos, visbiežāk attiecībās ar vecākiem, visbiežāk agrā bērnībā, vismaz 200 reizēm jāatkārtojās vienai un tai pašai darbībai. Jā, jūs saprotat, ka tas, kas mūsu dzīvē notiek ar mūsu veidu, kā mūsu emocijas izpaužās, kā mēs sevi regulējam, ka tas ir saistīts ar ļoti lielu tādu vēsturisku pieredzi un pieradumu. Un, protams, ka mēs to vienā vakarā nevaram mainīt, bet mēs pastāstīsim, kā mēs varam šo te emocionālo līdzsvaru iegūt kādos veidos.
Nu, lūk, un varbūt, es nezinu, padalīsimies katrs ar kādu stāstu no klienta dzīves, lai jūs varat arī vairāk to asociēt, varbūt arī no savas mazliet. Un, Nu, um, es domāju, ka šis te jā, citāts, ka es saprotu, kas notiek, bet es nespēju rīkoties citādi, ir visdrīzāk ļoti tāds universāls. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mēs katrs kaut kādā savā dzīves posmā, nu vai pat ne posmā, bet ikdienā, kad ir taisnība. Es tā kā es saprotu, ka man tā nevajadzētu darīt, bet es tā nevaru nedarīt. Ja? Šodien biju konsultācijā, jauns puisis, atnācis students, un viņš ļoti gribētu mācīties produktīvāk, un viņš saprota, ka viņam ir tagad jāsēž un jākoncentrējās, bet ir tik grūti. Ir tik grūti atrisināt to problēmu, kas viņam ir jāatrisina. Ļoti gribās darīt kaut ko citu, ļoti gribās novērsties. Un kaut kāds tas emocionālais diskomforts un tā nepatika un tas apnikums un tāda garlaicība, kas ir tas emocionālais stāvoklis, pārņem, viņš saprot, kas notiek, viņš saprot, ka viņam vajadzētu šajā brīdī koncentrēties un mācīties. Un viņš nevar tikt ar to galā, un roka pastiepjas pēc telefona un pēc kāda mierinājuma, varbūt kādā Instagramā. Tas, ka mēs ar prātu saprotam, mēs pat varam saprast emocionāli, kas ar mums notiek. Ja? Bet tas nenozīmē, ka mēs, piemēram, varam uzreiz izdarīt izvēles rīkoties citādi. Man šķiet, ka tas ir ļoti tāds universāls pieredze. Es izstāstīšu varbūt vienu piemēru. Es domāju, ka tu pa sievietēm vairāk, es pa vīriešiem, bet tu arī stāstīji pa puisi. Labi. Faktiski varbūt arī situācija, kad mēs tā kā īsti nesaprotam, kas notiek, bet tas arī ir saistīts ar mūsu emocionālo dzīvi. Tātad arī nesen runāju ar vienu vīrieti. Ilgstoši, varbūt stress ļoti liels, satraukumi par finansēm, par ģimeni, par dažādiem jautājumiem, bet šis vīrietis it kā viņš neļauj tiem satraukumiem tā kā būt virspusē. Ja? Tad vienmēr atrod kaut kādu veidu, kā sev racionāli pateikt, es tikšu to galā, būs labi. Un vienkārši vienā jaukā vakarā šīs te līdz šim neizjustās bailes un izmisums un satraukums sāk velties pāri galvai. Ja? Tātad vispirms jau ķermenim. Jā, tātad tāds diskomforts ķermenī un šīs te daudzās emocijas, un mēs ar viņu runājam. Viņš saka, es nesaprotu no kurienes, par ko tās bailes un par ko tas izmisums un uztraukums. Ja? Tātad var arī būt tā, ka mēs ilgstoši varbūt mēģinām šīs te emocijas kaut kur nolikt malā. Es domāju, vai māsa Sofija, vai jums ir kāds piemērs par to, kā tās emocijas mūsu dzīvē ienāk? Jā. Es pastāstīšu arī piemēru par to, ka visvairāk mēs šajos kursos gribam šajā webinārā runāt par to, kā uzvedās mūsu emocijas, kā šīs emocijas pārvaldīt. Bet mani visbiežāk piemēri, tad, kad mēs mācamies, piemēram, rekolekcijās, lūgties. Cilvēki atbrauc no pasaules, paņem bībeli rokā, es viņam paskaidroju, kas jādara. Un tad, kad ir rīta meditācija, cilvēks stāsta, es nesaprotu, kas notiek. Es ir kā esmu klusumā, bet man tik daudz visādu domu, es jūtos slikti, es nesaprotu, kas notiek. Un īstenībā, kas notiek? Cilvēks, kad paliek klusumā, viņš satiekas ar sevi, ar savām emocijām. Un ja viņam ir saikne ar sevi, tad viņš zina, man bija pagājušajā nedēļa grūta situācija, skaidrs. Es atbraucu uz rekolekcijām, paliku klusumā, un šī situācija, kas saka, tika pie manas apziņas, un es tagad sāku par to domāt, es saku, tad atdod to Dievam. Bet tas būtu labi, ja cilvēks zina, no kurienes. Bet dažreiz ir tā, ka cilvēki stāsta, ka sāk lūkšanu un nezinu, kāpēc viņam, piemēram, paliek
stiprāki sirdsapziņas pārmetumi vai kaut kāda vainas sajūta Dieva priekšā, bet viņi vispār nesaprot, kas notiek, no kurienes, it kā nekas tāds nav izdarīts. Tie ir tādi piemēri, kā tas emocijas, kuras mēs nedzirdam vai neprotam nosaukt, iespaido mūsu lūkšanā, bet es par to vēl tālāk vairāk stāstīšu. Paldies! Jā, tātad. Tātad kā psiholoģija saprot, kas tad ir tās emocionālās grūtības un kāpēc mums ir grūti emocionāli sevi pašregulēt. Un emocionālā pašregulācija tātad būtu tas jēdziens, ko psiholoģijā lieto šo te spēju tikt galā ar emocionāliem stāvokļiem. Ja? Pirmām kārtām ļoti bieži pamatā mūsu emocionālās reakcijas ir automātiskas. Tas ir kaut kas, kas ir saistīts ar mūsu nervu sistēmas iezīmēm. Ja? Tātad tas nozīmē, ka mēs kā cilvēki esam atšķirīgi. Ir cilvēki, kas ir impulsīvāki, un ir cilvēki, kas ir lēnīgāki. Ja, kas tiešām ir mierīgāki pēc savas nervu sistēmas uzbūves. Un ir cilvēki, kas ir ātrāk satraucās un ātrāk emocionāli reaģē. Un tādi ir visādi mūsu paradumi un dzīves situācijas, kurās mēs atkārtojam vienu un to pašu. Ja, un ja mēs esam raduši kaut kādā vienā noteiktā veidā darīt, tad tas kļūst par automātisku. Mēs it kā ieminam taciņu un visu laiku ejam pa vienu un to pašu ceļu. Ja? Tātad ļoti daudz no mūsu emocionālajām reakcijām ir automātiskas. Tas nozīmē, ka viņas arī notiek ļoti ātri, ārpus mūsu gribas vai apziņas kontrolas. Ja? Un, mēs vienkārši varam piedzīvot tādu, es neko nevaru iesākt. Tas vispār notiek bez manas gribas klātbūtnes. Ja? Un tad tā kā iedurās mūsos šis te impulss, kad gribās tikt vaļā, ja tās sajūta ir kaut kāda ļoti nepatīkama. Es nezinu, vai Indra mēs trauksmi varam saukt par emocijām, bet trauksmi kaut kas tāds, no kāds cilvēku uzreiz grib tikt vaļā. Bailes, daudziem arī nepatīk, dusmas, tātad kauns, protams, manuprāt, bezpalīdzība ir ļoti tāda grūti izturām. Un mēs šeit nerunājam par labām vai sliktām emocijām, bet katram ir kaut kas īpašs, kaut kāda īpaša emocija vai vairākas emocijas, kas tā kā nepatīk. Ja, un gribās no tām tikt vaļā, un šis impulss arī rodās ļoti strauji. Jā, un šeit arī ļoti daudz tādas individuālas iezīmes. Ja, es nezinu, varbūt jūs esiet satikuši cilvēkus, kuriem nav nekādu problēmu izpaust dusmas. Ja? Es saku, jā, es ar dusmām, man patīk, es dusmas pazīstu, es varu būt dusmīgs, nekāda problēma. Ja? Un tad ir cilvēki, kas izjūt dusmas kā ļoti apgrūtinošas vai nepiemērotas vai sliktas emocijas. Ja? Un, protams, ka tādā psiholoģijas ietverā emocijas nav ne labas, ne sliktas, viņās dara savu darbu, viņas var būt patīkamas, viņas var būt nepatīkamas. Ja? Jā, par izvairīšanos, tas ir tik saprotami, ka ir kaut kādas situācijas, kurās mēs šīs emocijas jūtam spilgtāk. Ja es atceros kādu kungu, kurš teica, ka viņam palika slikti, ieejot Rimī veikalā, viņš nevarēja saprast, tā kā palika ar sirdi slikti, tā kā bija uztraukums, reiba galva un tam līdzīgi, un tā, ka viņš nākamreiz gāja šajā Rimī veikalā, tad viņam atkal palika slikti, un psiholoģiski mēs domātu, ka viņš ļoti spilgti varbūt atcerējās arī to iepriekšējo reizi, jo ne jau tieši Rimī veikals ir kaut ko, īpaši, jā, lai izraisītu tādu emocionālo reakciju, bet viņa gadījumā tā bija, un viņš pārstāja iet uz Rimī. Tātad no sākuma sieva vēl gāja uz veikalu, bet sievai arī bija veselības problēmas, tagad viņa pasūta ēdienu uz mājām, bet faktiski iet runa nevis par sievu, bet par šo te kungu. Tātad viņš izlēma, ka labāk ir izvairīties no situācijas, kurā viņš emocionāli jūtās slikti, un tas ir kaut kas raksturīgs, varbūt tādai, ierobežojošai stratēģijai, kā mēs mēģinām tikt galā ar grūtām emocijām. Un tas paradoks ir tas, ka tas neatrisina emocionālās grūtības. Ja? Tas neatrisina trauksmi vai baiļu sajūtu. Un te ir tiešām tāda psiholoģiskā izpratne par to, ka ja mēs gribam izvairīties ilgstoši un visu laiku mēs gribam
izvairīties no nepatīkamiem emocionāliem stāvokļiem, tad šis emocionālais stāvoklis kļūst apgrūtinošs. Tas kļūst tā kā nepārvarams. Ja? Tas kļūst par problēmu. Ja? Nu jā, Tad jūs jau izvairīšanās pastiprina šīs šīs te emocionālās grūtības. grūtības. Jā. Jā. Paškritika, es teiktu, katram ir kaut kāds sakals savs stāsts. Es atceros vienu jaunu meiteni, kur tiešām gribēja būt ļoti sirsnīga un labvēlīga pret visiem, visu pasauli un tam līdzīgi. Viņai bija specifiska situācija darbā, kad citi izmantoja viņas šo te labo sirdi, uzkrāva savus darbus un viņi sāka izjust tā kā tādu neapmierinātību ar kolēģiem, varbūt pat mazliet kādreiz palika dusmīgi, un viņi vērsās pie mums, jo viņi sev ļoti kritizēja. Viņi teica, es neesmu pietiekoši laba, dāsna, sirsnīga, un viņi gribēja to labot. Tātad viņi sāka izjust šīs te negatīvās dusmas, kas iespējams bija pamatot šajā situācijā, bet viņi tātad sāka sev kritizēt. Ja? Vīrieši ļoti bieži sev kritizē, ka viņi vispār ļaujās emocijām. Ja? Tad tā ir arī kaut kāda audzināšana. Zēni nedrīkst raudāt, ja? Un vīrieti paņem emocijas, un viņš jūtās slikti. Un kādreiz tas arī iet kopā tādās pārattiecībās vai ģimenē. Ja? Meitenēm jau, sievām arī gribās, lai tie vīri tādi stipri ir un neraud pārāk. Un visādi var būt. Ja? Jā, un varētu teikt, ka tāda paškritiska attieksme pret saviem emocionāliem stāvokļiem arī nevar teikt, ka mums palīdz kaut kā emocijas regulēt. Tad mēs drīzāk nonākam atkal pie kaut kādas apspiešanas, ja? vai tādas sevis mocīšanas par to, ka man ir tādas emocijas un jūtas, kādas tās ir. Tā un tad, protams, izturēt spēcīgas emocijas nav viegli. Mēs varētu runāt par tādu toleranci. Ja? Un mēs šeit lietojam tādus, man liekas, tādus komiskus tādus piemērus. Ja? Kad, piemēram, tad, kad maziem bērniem ir pārāk liels stress, ja? Viņi var arī aizmigt. Viņi var aizmigt. Viņi tā kā, varētu teikt, atslēdzās. Ja? Un tagad jūs iztēloties, jūs sēžat darba sapulcē un notiek kaut kāda konflikta risināšana vai ar klientu, jums viņš ir jāpārliecina par kaut ko, vai klients ir neapmierināts, jūs tiekat konfrontēts, un jūs to nevarat izturēt, un jūs aizmiegat. Ja? Tā kā mēs sagaidām no sevis, kā no pieaugušiem cilvēkiem, spēju tolerēt, spēju izturēt arī sarežģītas emocionālas situācijas. Ja? Tas tas liecina kaut kā par mūsu pieaugšanu. Bet atkal mums katram individuāli var būt kaut kāda sava, un tas var būt saistīts ar pieredzi, visbiežāk, protams, tas saistīts ar mūsu pieredzi, jā, ar audzināšanu, ka mums kaut ko ir grūti izturēt. Un atkal ir ļoti dažādi, un es tiešām savā praksē esmu satikusi cilvēkus, kas nevar izturēt prieku, kas nevar izturēt, kad ir tādu priecīgu sajūtu. Ja? Jo iespējams, ka tur mums ir teikts nesapriecājies, kas dikti priecājās, tam pēc tam jāraud. Ja? Jā, jūs katrā ziņā varat apdomāt, kas ir tās idejas, kas nāk jūsu ģimenē līdz mantojumā. Ja? Un noslēdzot tad ieradumi, kas aktivizējās stresa brīžos, tad stresa brīdis ir pietiekoši intensīvs brīdis, un līdzīgi kā šajā pirmajā punktā automātiskas reakcijas arī stresa situācijās mums ieslēdzās vesels tāds paradumu ķēdi. Būs cilvēki, kas mēģinās paslēpties zem segas, bēgt, būs cilvēki, kas sāks klaigāt vai strīdēties vai kaut kā paši nesapratīs, kāpēc tā dara. Tad mums ir kaut kādi ieradumi, ko mēs darām stresā. Mhm. Jā, māsa Sofija, kā jūs saredzat? Jā, to, ko es minēju par šo, par tiem mēģinājumiem palikt klusumā lūkšanā, tad man uzreiz nāk prātā, tad, kad es domāju par emocijām, ka kristiešiem vispār maz runā par emocijām.
vairāk runā par to, kādam jābūt kristietim. Nu, mēs, kuri esam audzināti kristīgajā ģimenē, mēs vairāk dzirdam, kādam jābūt kristietim, ka kristietis, piemēram, nedrīkst dusmoties, viņam vienmēr jābūt labam, ka viņam jāsteidzās palīgā, vai ne? Un tas ir vairāk par to otro punktu, par to pēdējo punktu nevēlamu emociju apspiešanu. Es gribu ar to sākt, jo ar to sākas arī nemieris klusumā. Tātad, ja mūs iemāca, ka emocijas, tās negatīvas emocijas, kaut tie, kuri studē teoloģiju, zina, ka mēs emocijas vispār nevērtējam. Kā tās emocijas, kas ir nevēlamas vai negatīvas, vai kas nepiestāv kristietim, tiek apspiestas. Tātad kristietis nedrīkst dusmoties, kristietim vienmēr jāsteidzās palīgā, un tāda veidā cilvēkos veidojas tik milzīga spriedze, nu tad, kad vēl varbūt jauns, viņš var to visu saturēt, bet ar gadiem ļoti bieži, diemžēl, arī kristieši iekrīt depresijā, izdegšanā, īpaši tie, kuri ir tā saukti kalpotāji, kas kalpo dažādās rekolekcijās vai kustībās, kas uzklausa cilvēkus. Tieši tāpēc, ka viņi uzskata, ka ir kādam jābūt kristietim, lai viņš atbilst kristietības standartiem. Un tāpēc notiek šī emociju apspiešana. Un vēl viena lieta, kas arī saistās ar tām grūtībām regulēt savas emocijas, tas ir, ka tāds nepareizs priekšstats par kristietību, ka miesa tas ir kaut kas, kas nav tik pilnīgs kā gars, piemēram, ka viss, kas ir saistīts ar miesu, to vajag atmest, no tā vajag atteikties, vislabāk vispār to nedzirdēt, tā kā interpretē evaņģēliju, piemēram, tev būs aizliegties pašam sevi, nu tad cilvēks tā sevi aizliedzas, ka viņš vispār ne sevi jūt, ne sevi dzird, un uzskata, ka viss, kas saistīts ar miesu, ar emocijām, tas nav pareizi, ka mums jādzīvo kaut kur tur garīgajā pasaulē. Bet patiesībā, tāpēc es esmu šeit, lai arī jums pateiktu, ka tam nav nekāda sakara ar veselīgu baznīcas mācību. Tas ir tādas paliekas no viduslaikiem, kas, diemžēl, no paudzes uz paudzi tiek nodotas, un cilvēkiem, kuri neizglīto sevi, mēs starp citu to daram šeit, mēs izglītojam sevi arī, savu to emocionālo inteligenci. Tiem cilvēkiem trūkst šīs izglītības, emocionālas inteligences, viņa tā iemāca tālāk. Un tad tas nemiers klusumā, tad, kad cilvēks mēģina, piemēram, vakarā pēc darba dienas koncentrēties lūkšanai, es domāju, ka visvairāk to vakarā var sajust. Paņem bībeli vai paņem lūkšanu grāmatu, mēģina palikt klusumā, bet viņš jūt, ka ķermenis ir sasprindzināts un viņš nesaprot, kāpēc. Ir tāda spriedze, ka viņš, ko tur lūgties vai meditēt, viņš pat nosēdēt nevar uz vienas vietas. Tur sāp, tur kaut kas ne tā. Tad miesa kliedz pēc kaut kā un nesaproti kā. Un vēl nākamā lieta, ka lūkšanā, kad vajadzētu koncentrēties uz kaut kādu svēto tekstu vai bībeles fragmentu vai kādu citu tekstu vai arī litāniju, ko katoļi skaita, viņi dzird vairāk savas domas, ka, piemēram, arī man klostermāsē tā bieži ir, ka kāda ļoti piepildīta diena, un nav laika sagatavoties lūkšanai, jo zvaniņš nozvanīja, jāskrien uz lūkšanu, tu apsēdies lūkšanā,
paliec klusumā beidzot pēc visiem darbiem. Un kā ir? Jūs domājat, ka mēs sākam lūgties, kur? Un sākas, tas notika, tas man sāpēja, tas mani aizvainoja, tur es sadusmojos. Un es saku, labi, ka cilvēkam ir prasme sadzirdēt, kas tas ir. Bet viņš var veltīt to laiku, lai labi, Jēzu, es tagad nevaru sakoncentrēties lūkšanai, mēs ar tevi tagad iziesim cauri visai dienai. Kas tur tad bija noticis? Un tad, ja cilvēkam ir kontakts ar sevi, tad viņš kopā ar Jēzu ticībā saka, tur bija tā, tur es sajūtu to, ko man Jēzu darīt, tad viņš tādā veidā sarunājās. Bet ja viņam nav kontaktā ar sevi, tad var gadīties, ka viņš visu to pusstundu, mums klostrī pusstundu ir klusā lūkšana vakarā, ka viņš spiež sevi sakoncentrēties, tur Jēzus, piemēram, ir laivā, un tur viņš runājas vai māca tautu, un tu visu pusstundu mēģini sakoncentrēties, ko viņš tur runā. Bet īstenībā nekādi sakoncentrēties nesanāk, galva sāp, spriedzi ķermenī un nekā. Un tāpēc mēs arī esam šeit, lai iemācītos šo kontaktu ar sevi, lai mūsu arī šī kontemplācijas praksa vai arī klusā lūkšana ir nevis kā cīņa ar sevi, bet tieši tāda kā pārveidošanas praksa, kur mēs visu, ko mēs piedzīvojam, skaidri zinot, kas tas ir, nesam pie Dieva. Jā. Paldies. Paldies. Jā, kādreiz ar šo te sajūtu, ka es netieku galā ar savām emocijām, nāk dažādi pašpārmetumi. Ja? Un svarīgi saprast, ka grūtības pašaglācijai nav saistīts ar motivāciju vai gribu. Ja? Jo mēs jau gribam, lai paliek labāk. Ja? Mēs tiešām to vēlamies. Ja? Un kas tad patiesībā notiek? Kas tad ir tas, ko mēs mēdzam domāt? Jā. Tātad saistībā ar tādiem emocionāli grūtiem stāvokļiem, tās būtu tādas arī raksturīgas domas, ka man ir jāsaņemās, man ir jānomierinās, man vajag vairāk paškontroles, es jūtu par daudz, kaut kas ar mani nav kārtībā, es jūtu ne to. Ja? Tātad... Un šāda veida domas, viņas jau neatrisina tos emocionālos Jā, tas ir tas veids, kā mēs mēģinām tikt galā, bet tas neatrisina. Īpaši tas pēdējais, tas ir tas secinājums, pie kura mēs nonākam. Kaut kas ar mani nav kārtībā, man ir emocijas. Bet varbūt problēma nav emocijas. Paskatīsimies. Un... Tā galvenā ziņa, ko mēs gribam pateikt, ka ilgstošas ciešanas nerodās no pašām emocijām, bet no pašaglācijas prasmi trūkuma. Tad mēs neprotam sevi sajust, mēs neprotam sevi uztvert vai atpazīt emocijas tādā veidā un pavadīt šīs emocijas un būt ar emocijām tādā veidā, lai mēs tiktu galā ar situāciju. Ja? Un svarīgā ziņa pašā apakšā maziem burtiņiem, ka šīs te prasmes var apgūt. Un par to arī parunāsim mazliet. Ko tad tas maina? Ja mēs saprotam, ka ir prasmes, ko mēs varam apgūt, tad mēs varam sākt pieņemt, ka emocijas nav kļūda. Ja? Pat tās emocijas, kuras man nepatīk. Ja? Tad man ir šis te komplektiņš ar emocijām, kuras man ir. Dažas man patīk labāk, dažas sliktāk, dažas es vispār negribētu just. Bet tad emocijas nav kļūda. Viņas ir, kā lai pasaka... Tas ir dotums. Emocijas vienkārši ir. Īsumā sakot, piemēram, jūs ejat pa ielu un jūs redzat dusmīgs suns. Teiksim, zobi redzami. Jā, varbūt viņš mazliet rej. Vai rūc.
Jā, un intelekts šeit nepalīdz. Ja jūs domāsiet, jā, diez kāda tā ir šķirne, varbūt, kad viņš smaida, nevis ir dusmīgs. Jā, bet daba ir iekārtojusi tā, ka mūsos parādās bailes. Mēs gribam uzmanīties no šī suņa, varbūt tā kā ātrāk iet prom. Tātad emocijas ir izdzīvošanas funkcija, viņām nāk līdzi. Tā nav kļūda. Jā. Emocionālas grūtības arī nav vājums, tāpēc, ka mūsu smadzenēs nav tādi folderi, kā mēdz tā moderni teikt, noteiktām emocijām. Zināmā mērā tas, kā mēs atpazīstam emocijas un, protams, ar tām apieties, ļoti lielā mērā nāk no tā, kādos apstākļos mēs esam auguši, kā mūsu vecāki vai cilvēki, kas par mums rūpējās, prata ar noteikti veidu emocijām tik galā, kā viņi prata, jāsaka, atspoguļot, tā gudri sakot, ieraudzīt mūsos kā bērnos šīs te emocijas, pateikt, kas tas ir, nomierināt. Ja? Un ja mēs varbūt mazāk saņēmām šo te izglītojošo pieredzi par to, kā tikt galā ar emocijām, tad mēs to īsti neprotam. Bet tas nav vājums, ka mēs to neprotam. Tā ir mūsu dzīves pieredze. Ja? Un atrisinājuma ceļš arī nav sev piespiest justies citādi. Tāpēc, ka, pieņemsim, kā šajā situācijā ar suni uz ielas, piespied sev tagad priecāties. Ja? Tas nav adekvāti. Tad arī šī te tas arī neatrisinās to situāciju ar suni. Jā. Sev piespiest tagad priecāties par to, ka man suns brūk virsū, tas nav adekvāti. Ja. Tātad problēma nav emocijas, bet prasmi trūkums. Un tātad, ja problēma nav emocijas, tad pārmaiņu ceļš nav sevis salabošana, bet mācīšanās. Ja. Mācīšanās ir kaut kas tāds, ko mēs katrs varam paveikt. Un svarīgi arī saprast, ka šī te pašregulācija un mācīšanās, tas nav ātrs risinājums, tāpēc, ka šie te paradumi, šis te automātiskais veids, kā mēs mēdzam rīkoties, apieties ar emocijām, tas ir tā kā... tā kā es teicu, tā ir iebraukāta, iemīta taciņa. Jā, ne tikai mūsu paradumus, bet arī mūsu nervu sistēmā. Nervu sistēmā, smadzenēs. Smadzenēs, jā. Arī šis ceļš nav emociju apspiešana vai kontrole. Jā, mēs varam varbūt lietot vārdu kontroli. Mēs varam lietot, bet ne kontroli tādā apspiešanas ziņā. Jā. Un, kā mēs varam apspiest emocijas, kā tu parasti stāsti par operu, ja nāk smieklu operā vai ne? Jā, jūs sēžat koncertā, jūs sēžat operā un kaut kas jūs, ir ārkārtīgi sasmīdinājis un pilnīgi nepiemērot ir smieties. Ja? Un tad mēs varam mēģināt atcerēties tādu situāciju, kas ir tas, ko mēs darām. Ja? Īstenībā mēs diezgan automātiski aizturam elpu. Mēs to mēģinam izdarīt ļoti fiziski. Ja? Līdzīgi kā, pieņemsim, tad, ja jums nāktu asaras un jūs mēģināt neraudāt, ja? Mēs arī tā kā turam ciet elpu un mēģinām skatīties uz augšu. Īstenībā mēs to ļoti fiziskā veidā darām, un tā apspiešana fiziskā līmenī notiek ļoti automātiski. Mēs pat tiešām var būt tā, ka mēs esam izstrādājuši tādu apspiešanas sistēmu ļoti agrīnu. Tagad mēs nemaz nepamanām, ka mēs to darām. Jā, tad tas, par ko mēs runājam, nav tas, ko mēs darām operā. Ja? Tā nav šī te emocija apspiešana, un arī pašregulācija nenozīmē, ka tiekties sasniegt kaut kādu noteiktu veidu emocijas, emocionālo stāvokli, ja, vai no iztēle vai kaut kādām citām darbībām. Jā. Pašregulācija jums neapsola un nesaka, ka tas ir rezultāts, ka tagad mēs visi būsim mierīgi un līdzsvaroti. Jā. Ja, lai kā mēs varbūt gribētu būt mierīgi un līdzsvaroti. Jā, un te ļoti detalizēti un precīzi, kā veidojās emocionālā pašregulācija. Soli pa solim. Ja? Tātad pirmais solis ir pamanīt, pieaudzēt vērīgumu, patiešām pamanīt, kas notiek. Ja? Kas tagad ar mani notiek? Kāda veida iekšējā pieredze šajā brīdī izpaužās, kas ir tas, kas notiek. Un
ķermeņa apzinātība ir tas nākamais svarīgais solis. Un tas tā kā savienojās ar māsu Sofijas minēto tādu to attieksmi pret miesu, ja? Tādēļ, ka emocijas dzīvo ķermenī. Emocija ir fizioloģisks process, tas ir ķermenisks process. Un ja mēs tāda sava ķermeņa jušana, ja, vērīgums pret tiem saviem ķermeņa signāliem ir tas veids, kādā mēs sākam pazīt, ka šī te sajūta ir saistīta ar skumjām, šī te sajūta ir saistīta ar dusmām, bet šī te sajūta ir izsalkums vai slāpes. Ja? Jo ne viss, kas notiek ķermenī, ir emocijas. Mums var būt arī ļoti fizisks saspringums, fizisks sāpju sajūta, piemēram, kas nav emocionāla pieredze. Nu jā, un tātad ar šo te sevis vērošanu, apzināšanos mēs mācāmies veidot šo te iekšējo pauzi, nu līdzīgi, kā mēs teikt, izskaita līdz 10 pirms reaģē. Vai ieelpo un izelpo pirms tu saki kaut ko tālāk. Jā, un tātad šī te pauze nav pauze, kurā mēs skatāmies Instagram, ja? Kad mēs skaitām līdz 10, mēs vienlaicīgi arī jūtam to, ko mēs jūtam, bet mēs mācāmies nereaģēt uzreiz saskaņā ar to, ko mēs jūtam. Jo mēs jau tātad, gan jau, ka jūs saprotat, ka mēs jums šajā brīdī gribētu pateikt, un māsa Sofija arī to apstiprina, ne jau emocija ir problemātiska. Problemātiska ir uzvedība, kas var sekot emocijai. Ja? Tādēļ jau mēs arī, tādēļ mums var nepatikt, tādēļ mēs mēģinām apspiest, ja? Jo es varu sarunāt kādam cilvēkam kaut ko es labāk nebūtu teicis, ja? Vai tā kā varu impulsīvi fiziski rīkoties. Jā. Es varbūt iedot vienu soli pirms šīs te uzvedības, tā var būt mūsu domāšana un attieksme pret šo te emociju. Tātad manī parādās, piemēram, dusmas, ja? Un kas tad ir tas, ko es sev saku? Ak, vai man tas nepatīk, vai tas ir slikti, vai es esmu slikts cilvēks. Ja? Tātad, kas ir mans iekšējais dialogs un kādā veidā es pats sadarbojos ar to emociju, kas man ir parādījusies. Nu, lūk, un tā, ka šī te joma ir apgūta ar to apzināšanos un pauzi, tad mūsos parādās izvēle, kā reaģēt. Ja? Tas nenozīmē, ka jums kāds dara pāri, ka jūs tagad nedrīkstat aizrādīt vai aiziet prom vai neiesaistīties šajā sarunā. Protams, ka jā. Jā, bet tātad tur pastāv izvēle, tur pastāv kaut kāda gradācija. Vai jūs kliedzat, vai jūs pagriežaties, vai jūs aiziet, vai jūs vienkārši pasmaidat un padomājat, ka tas cilvēks pats nesaprot, ko viņš dara. Tad jūs it kā pārvarat šo te savu ierasto veidu, kā jūs to darat, bet jūs iegūstat vēl daudz citus veidus, kā jūs varētu darīt. Un tādā ziņā šī pašaglācija paplašina to mūsu spēju dažādi iesaistīties savā dzīvē, attiecībās ar sevi un attiecībās ar citiem. Jā, un varbūt tāds, jā, savā ziņā arī tāds kopsavilkums kontekstā ar šo te, kāpēc tā emocionālā pašregulācija, emociju pazīšana, kāpēc tad viņa ir svarīga, lai mēs varam pieņemt prasmīgākas izvēles. Ja? Tādēļ, ka emocijas tiešām ietekmē to, ko mēs darām. Tās var ietekmēt to, ko mēs domājam, kādus lēmumus mēs pieņemam. Ja? Neatkarīgi no tā, vai mēs šīs emocijas jūtam vai ne. Un vai mēs apzināmies vai neapzināmies. Jā, te ir tāds paspilgtinājums. Tad manī var būt kaut kur dziļi fonā šīs emocijas. Varbūt es tā ar acu kaktiņu nojaušu, kas tās ir, bet varbūt arī pat ne. Un tās vienalga ietekmēs to, kā mēs runājam, kā mēs rīkojamies. Kā saka, mūsu, kā lai saka, kājas, rokas nes kaut kur prom uz kaut kādā virzienā, un mēs nesaprotam, kāpēc. Nu, lūk, māsa Sofija, varbūt jums ir kaut kas, ko piebilst. Jā. Tātad, nākamais slaids ir. Labi.
Kad jūs klausījos, man nāca prātā, es atcerējos, ka es vēl pirms klostra jauniete lasīju grāmatas par svētajiem un izlasīju tādu jēdzienu, nezinu, vai kristieši, kas šeit klātsoši, vai jūs esat dzirdējuši, ka ir tāda svētā vienaldzība. Tas ir grieķu valoda apatēja, bet tāda laba nozīme. Pareizticīgo baznīca joprojām tas ļoti populārs jēdziens. Un es nesaku, ka tas ir kaut kas slikts, bet es kā jauniete domāju, ka svētuma ideāls ir neko nejust. Tu neko nejuti, bet tu dzīvo šajā garīgajā pasaulē. Bet tagad tikai ar savu prātiņu es saprotu, ka svētā vienaldzība, kas bija svētajiem tā svētā apatēja, vai ne, tas nav, ka tie svētie neko nejuta. Svētā vienaldzība tas ir tad, kad mēs apzināmies savas emocijas, es zinu, ko es jūtu, bet baznīcas tēvi, tuksneša tēvi, kuri to svēto vienaldzību praktizē, mācīja, ka tā ir distance. Tad, starp citu, es tagad skatījos uz jūsu šīm pakāpēm, kā veidojas emocionāla pašregulācija. Ziniet, 10 pilnīgi tāpat kā baznīcas tēvi vai tuksneša tēvi 1. gadsimtos rakstīja. Pirmais jābūt vērīgam pret to, kas notiek. Un viņi to angļu valodā, starp citu, arī sauca mindfulness vai apzinātība. Tad apzināties, ko es jūtu, kādas domas man nāk, pamanu uzreiz, jā, un pēc tam, ja viņi, piemēram, sajūt kaut kādu stipru emociju, tad viņi mācīja noturēt tieši šo pauzi. Un svēta vienaldzība tas ir tad, kad man ir tāda distance uz manām emocijām, domām, ķermeņa reakcijām, ka es protu šo pauzi ieturēt un apzināti izvēlēties rīcību. Un atkal tā, ka arī Indra ar Sandi saka, tas nenozīmē, ka es nedrīkstu stingri kādam pateikt, zini ko, šoreiz es nevarēšu tev palīdzēt, vai ne? Vai, zini ko, tagad tu aizgāji par tālu. Ne, bet tā nebūs sišana vai vēl kaut kas. Arī Svētā Terēze no bērna Jēzus, Karmela svētā, viņa mācīja, saka, ziniet, kā es tieku galā, kad es jūtu, ka man pārņem emocijas un es nevaru neko darīt? Viņa saka, ļoti laba metode ir bēgšana, ka es vienkārši izēju no tās telpas, lai man nenodarītu pāri, piemēram, tām māsām. Tātad tā svēta vienaldzība, tā nav emociju apslāpēšana, kas, diemžēl, šīs priekšstats gan man bija daudzus gadus, un es redzu arī daudzos kristiešos, ka viņa domā, ka būt labam kristietim nozīmē nejust negatīvas emocijas. Bet es gribu vēl pateikt, tātad emocionālais līdzsvars vai arī šī svēta vienaldzība, kā izpaužās kontemplācija. Kontemplācija tas ir tajā iekšējā lūkšanā, kad mēs, piemēram, mēģinām meditēt svētos tekstus vai arī palikt ar Dievu klusumā. Jānis no Krusta runāja par to, ka šīs emocionālais līdzsvars parādās tāda veidā, ka mums ir vieglāk sakoncentrēties. Tad, kad mēs zinām, kas mēs esam, ar ko mēs nākam uz lūkšanu, tad mums vienkāršāk sakopot savas domas. Un tas dod cilvēks, kas ir, es pat nepateiktu tā emocionāli līdzsvarots, bet vairāk pateiktu tā, kas cilvēks, kas pazīst savas emocijas un pārvalda savas emocijas. Šim cilvēkam ir vieglāk palikt klusumā. Tā, ka es jau minēju, tad, kad viņš atbrauc uz kaut kādu retrītu vai klusuma rekolekcijām, parasti visiem ir raksturīgi arī klostermāsām. Ir raksturīgi, ka pirmās stundas mēs jūtam šo iekšēju troksni, vai ne? Un jāveltī laiks, lai to
troksni, tas ir emocijas, kaut kādi iespaidi, lai to sadzirdētu un atdotu Dievam. Šīs arī emocionālais līdzsvar vai arī tāds briedums arī izpaužās tajā, ka mēs esam tā, ka mums ir distance pret savām emocijām. Ja cilvēkam ir distance pret savām emocijām, tad viņam vieglāk būt pacietīgam. Ne? Ka viņam vieglāk arī paciest šīs sāpīgas emocijas, kas ir vienkārši neizbēgamas mūsu dzīvē. Un tā ir vēl viena tāda ilūzija, es drusku atkāpšos no tēmas, bet vēl viena ilūzija, ka cilvēks, ja tu ticēsi Dievam, tad tev nebūs problēmu dzīvē. Dievs nevienam neteica nekur Bībelē, ka ja tu man ticēsi, tev nebūs problēmu. Viņš teica, ja tu man ticēsies, būšu tev klāt tavās problēmās. Jā. Un ļoti svarīga lieta šī spēja sadzirdēt sevi un nostāties patiesība. Par to es atsaukšos uz Karmeles svētajiem, uz Avilas Terēzi, kura uz to savu fundamentālo darbu, kas ir iekšējā mājokli vai latviski zināms darbs kā Dvēseles pils. Viņa stāsta par 7 mājokļiem vai arī par 7 līmeņiem, kurā dvēsele tuvojas centram, kur cilvēks tuvojas dvēseles centram, kur mājo Dievs. Un pirmie divi mājokļi, tas ir tad, kad cilvēks tikko iesāk šo garīgo dzīvi, tad tas ir 2. mājoklis no 7. Viņa saka, 2. mājoklis ir domāts tam, lai mēs iemācītos nostāties patiesībā. Un Avilas Terēze atkārto ļoti bieži, ka pazemība tā nav sevis pazemošana, bet tā ir patiesība par sevi. Un ja cilvēkam, ja mums ir tendence savas emocijas noslāpēt, vai arī, ja ir iemācīta tā, ja tu atnāc uz tikšanos ar Dievu, tev jābūt labam, tev labi jāuzvedās. Un tā tālāk. Un cilvēks atnāk un viņam liekas, lai sāktu sarunu ar Dievu, viņam jāizpilda kaut kādas normas, un viņš bet jūs zināt, ka dzīve nav tā, ka mēs atnākam Dieva priekšā vakara lūkšanu un mēs esam ideāli. Nekas nav noticis, pat dienu mēs esam vienmēr labi, mēs uz ko nedusmojamies, nevienam tur nepateicam nekādu vārdu, tas reti gadās, vai ne? Un ja cilvēkam ir kontakts ar sevi, viņš vieglāk Dieva priekšā nostājas patiesībā un pasaka tā, kā ir, nevis tā, kā ir pareizi. Viņš nostājas Dieva nevis tā, kā ir pareizi, vajadzētu būt pareizi, bet tā, kā ir patiesi. Tad viņam ir tā, es to saucu par saikni ar realitāti. Ka viņam ir šī saikne ar realitāti. Realitāte tā ir, tas ir tad, kad viņam saikne ir ar to, kā ir patiesība, nevis tā, kā vajadzētu būt. Ne? Šī emocionāla inteligence visvairāk ir attiecināma uz tiem, kuri kalpo. Tas ir tie, kuri uzklausa cilvēkus, kristieši, kuri strādā, piemēram, karitās, kur palīdz nabagiem, vai arī pieņem cilvēkus, uzklausa, vai arī kalpo ar karizmatisko lūkšanu. Viņam ir ļoti svarīgi mācēt, atdalīt savas emocijas, to, ko viņi jūt, no tā, ko jūt tas cilvēks, kas pie viņa atnāk. Psihologus to māca. Es zinu, ka psihologus, psihoterapeits māca, ka, piemēram, ja cilvēks atnāk un sāk stāstīt par ļoti smagu traumatisku pieredzi, psihologi prot izveidot tādu distanci, šeit esmu es, šeit ir viņš, un nepārņemt tas emocijas, bet kristiešus kalpotājs, diemžēl, neviens to nemāca. Un zinām, ka psiholoģija ir tāds jēdziens, ka liecinieka trauma.
ka ļoti bieži, ka kristietis, kurš grib just līdzi, palīdzēt, būt iejūtīgs, viņš uzņēmas uz sevi tā otra cilvēka pārdzīvojums, traumas, un tas cilvēks iziet aiz durvīm, un tu sēdi un nesaproti, kāpēc man ir tik slikti? Kāpēc man galva sāp, kāpēc man ir spriedze, man ir skumji, taču man nekas nav noticis. Es esmu vesels, man šodien bija laba diena, bet tas cilvēks, kas pastāstīja savu problēmu, viņš tā kā izlēja manī to visu, un es nemācēju atdalīties, vai ne? Un tieši šīs kurs, ko mēs, šīs webinārs un arī kurs, ko mēs veidojam, ir domāts arī tam, lai mēs iemācītos atpazīt un atdalīt savas emocijas no otrā cilvēka emocijām. Šeit ir labs piemērs, ka, piemēram, kāds ir nokritis akā, un mums vajag viņu izvilkt. Nu, mēs nepalīdzēsim viņam, ja mēs ieliksim tajā akā, un mēs nogremsim abi divi, vai ne? Mēs nevaram iegremdēties tajā emocijā, un mēs nekādi nepalīdzēsim. Bet mēs varam pasniegt roku, vai ne, izvilkt, bet mums jābūt ārpusē. Jā, tā ir ļoti svarīga prasme. Un vēl viena svarīga lieta, kas skar mūsu kristiešus, ka tad, kad mēs nostājamies Dieva priekšā, var gadīties, ka mēs projicējam uz Dievu savas traumas. Tas ir, piemēram, ja cilvēkam ir neveselīga sirdsapziņa un neveselīga vainas sajūta, ka viņš sevi vaino visu laiku, ka es neesmu pietiekoši labs, un vienmēr atradīs to, ko viņš izdarījis nepareizi. Un tad, kas ir interesanti, viņš domā, ka tas Dievs viņu vaino, jo Dievs ir sogis, tiesnesis, kas mani tiesā un uztver Dievu, pārnes uz Dievu tādas projekcijas un īstenībā to, kas Dievs patiesībā nav. Ja jūs lasat evaņģēlijus, es visu laiku saku, ka es nenāku, lai tevi tiesātu, lai tevi glābtu. Un tā ir viena no visbiežākajām projekcijām, ka mēs domājam, ka Dievs ar mums ir neapmierināts, bet patiesībā mēs paši ar sevi neesam apmierināti. Un tāpēc ir tik svarīga šī emocionāla pašregulācija, lai mēs zinām, kas nāk no mums, arī no mūsu bērnības, no mūsu traumām, no mūsu piedzīvotas dienas. Mums var būt slikti, nevis tāpēc, ka Dievs ir slikts, bet tāpēc, ka mums kaut kas ir noticis pa dienu, vai ne, vai mums ir skumji. Un vēl viena svarīga lieta no tām projekcijām, ka, piemēram, kad cilvēks nejūtas drošībā, ka viņš nav piedzīvojis drošas attiecības bērnībā, tad viņam ļoti grūti sajust drošību Dieva klātbūtnē. Ka īstenībā Dieva klātbūtnē mums vajadzētu, viņš ir visvarens, viņš ir tas, kas ir pilnīga mīlestība, vai mums vajadzētu atslābt, vai ne? Bet ļoti bieži sanāk otrādāk. Un tas ir tās mūsu projekcijas. Jā. Paldies! Jā, paldies, Sofija. Ļoti brīnišķīgi piemēri. Mēs nospiedām ļoti precīzi tas akas metafora. Ļoti brīnišķīgi. Paldies. Jā, te jau viss ir uzrakstīts. Tas, ka mēs tagad klausamies to lekciju, un labāk saprotam. Jā, tas vēl nenozīmē, ka mēs uzreiz protam ar to tik galā. Ja? Izpratne nav vēl prasme, bet izpratne ir svarīga. Izpratne ir tāds arī svarīgs solis. Bet pašreglācija veidojās tātad no prakses, kas tiek atkārtota, pieredzēta. Un tādas ilgspējīgas pārmaiņas iespējams tikai tad, kad nervu sistēma ir drošībā. Ja, un māsa Sofija jau pieminēja par situācijām, kad mēs nejūtamies droši, tad ir svarīgi, ka
Mēs mācāmies savu nervu sistēmu kaut kā līdzsvarot, atslābināties kaut kādos brīžos, jo skaidrs, ka pasaulē notiek daudz un dažādas trakas lietas, un mums arī kursa dalībnieki parasti arī piedzīvo šo te uztraukumu, trauksmi par to, ka ir nenoteiktība un tik daudz, kas notiek. No otras puses, ir jāļauj sev piedzīvot kaut kādi brīži, kad viss ir kārtībā, kad es varu justies drošībā. Tātad. Un šajos brīžos arī ir labi kaut ko pamācīties jaunu. Viena no problēmām ir tā, ka ikdienā mums gandrīz nekad nav ideāli apstākļi, lai mācītos. Ja? Tās problēmas visu laiku kaut kur apkārt ir. Nu, pieauguši cilvēki Pieauguši dzīvē, cilvēki ne? dzīvē. Nu, bērniem jau arī savas problēmas. Jā. Bērniem varbūt. Un būtu jauki, Jā. ja skola un klase būtu droša vieta, kurā mācīties, bet man liekas, ka arī nav vienmēr tā, ka bērni piedzīvo mācīšanās procesu kā tādu drošu. Jā, bet par pieaugušajiem tātad kaut kas visu laiku paralēli notiek. Ja? Un arī mums ar Indru kādreiz bija tā gadījās, kā jauns kurs sākās, tā kādas mašīna problēmas, vai bērnam mutis atklājās, vai tam līdzīgi. Vai vēļas mašīna salūst. Jā, tad ir kaut viss pēc kādas kārtas. situācijas, ar kurām jātiek galā. Bet tāds organizēts mācību process, par ko mēs runāsim, tas rada šos te apstākļus. Ja? Tā ir tāda struktūra, kur mēs ik pa laikam tiekamies, un tajā reālajā dzīvē, kāda mums ir un esošajos apstākļos, tas ir tāds atbalsts, kur mēs ejam cauri lēnāk garā kaut kādam procesam, ļoti pārdomātam, nevis kaut kādam ļoti strukturētam, ja? Un prasmes attīstam, un tas nostiprinās. Ja? Un varbūt jūs sev šajā brīdī jautājat, man jau tā dzīve tik daudz, kas jādara, vai tad ir vēl kaut kas tagad jādara vairāk, un ak Dievs, tas būs grūti. Kas ir svarīgi? Ir svarīgi darīt maz, bet regulāri. Ja? Tāpēc arī tas veids, kā mēs mācām, iesaist tādas vienkāršus, maigus, nelielus vingrinājumus, ko mēs aicinām laiku pa laikam atkārtot, un daži no tiem ir tik mazi un īsi, ka neprasa vairāk kā dažas sekundes dienā. Jā. Māsa Sofija, varbūt jums ir ko piebilst par to, kā psiholoģija un kontemplācija var iet blakus? Es tikai pieminēšu, ka sākot ar Vatikāna II koncilu, īpaši, kas notika pagājušajā gadsimtā, baznīcas dokumenti daudz runā par to, ka arī garīdzniekiem, arī priesteriem, māsām un kristiešiem arī ir jāvēršās pie laicīgām zinātnēm pēc palīdzības. Un šeit iet runa gan par medicīnu, gan par socioloģiju, un, protams, kā par psiholoģiju. Īpaši tie cilvēki, kuri kalpo ikdienā, palīdz citiem, ka viņiem ir arī jāizglīto sevi psiholoģijai, jo cilvēks nav tikai gars, viņš arī ir psihe. Un tā kā es minēju sākumā, ka jau vairāk 10 gadus mēs ar kolēģiem katoļiem veidojam tādu projektu psiholoģijas un teoloģijas dialogs, kur mēs praktizējam šo interdisciplināru pieeju, jo nec teoloģija, nec psiholoģija nepasaka mums visu par cilvēku, bet kopā psiholoģija izgaismo savu aspektu un teoloģija savu aspektu vai garīgums, vai ne? Tas ir tāpat, kā tāds salīdzinājums varbūt ar, bumba, vai ne? Un ja mēs paņemsim divas lampas, to pašu bumbu, tas ir cilvēks, mēs varam izgaismot no vienas puses, no otras puses. Tā būs tā pati bumba, bet no vienas puses viņa ir zaļa, no otras, piemēram, sarkana, vai ne? Un tāpat arī psiholoģija un teoloģija dod pilnīgāku skatu uz mums pašiem un palīdz mums veidot pilnvērtīgāku kristieša identitāti. Tā kā, ja jums ir bažas, ka vai
dažreiz kristiešiem tāds uzskats, ka tie, kuri vēršas pie psiholoģijas, tiem trūks ticības. Nekā nebija. Baznīca oficiālos dokumentos māca savādāk. Kā gan psiholoģija, gan garīgums mums sniedz savu tādu ieskatu cilvēka būtībā un viens otru atbalsta un palīdz. Paldies, un es esmu ļoti priecīgs, ka mums ir iespēja sadarboties, jo mēs ar Indru tiešām pārstāvam šo te psiholoģijas jomu, un mums nav gandrīz nekāda zināšana par kontemplāciju. Bet mūsu kopīgā pieredze ar māsu Sofiju patiešām ir bijusi arī ārkārtīgi bagātinoša. Jā, mēs arī visu laiku mācāmies klāt. Apvārsni paplašinoši. Paldies. Tātad mēs šo te emocionālās pašreglācijas ceļu esam ietvēruši tādā strukturētā 8 nodarbību procesā, tāpēc, ka prasmes prasa laiku un atkārtojumu. Jā, tas nav viena vakara jautājums. Tātad šis ceļš prasmi apgūšanas ir piemērots tiem, kuri vēlas lielāku iekšēju līdzsvaru, vēlas saprast savas emocijas, nevis tās apspiest, un vēlas mācīties būt kopā ar savu iekšējo pieredzi, lai kāda tā būtu, jā, ar šo te iekšējo patiesību. Jā. Mums pagājušajā gadā bija kurs varbūt īsts dalībnieku pieredzi. Jā. Viena no dalībniecēm raksta, ka viņai kā kristietei bija ļoti vērtīgs māsas Sofijas lekcijas sadaļas, kur viņa parādīs saistības starp apzinātības psiholoģiju un kristīgo meditāciju. Cita dalībniece raksta, sākumā man mulsināja emociju meditācijas, toties tad, kad radās iemesls sāpīgām emocijām, tās sajūtu, un es priecājos, ka man ir šī prakse. Tas tā kā palīdz tikt cauri. Jā, līdzsvarot emocijas un tikt cauri grūtiem brīžiem. Un vēl pēdējais citāts, kā dalībniece raksta, ka tagad viņi var atrast mieru arī mazās darba un vakar pauzēs arī pilsētā. Jā, un tas pilsēta bija tāpēc, ka viņai likās, ka vispār tikai laukos viņi var būt mierīgi, bet, diemžēl visu laiku jau uz laukiem nevar aizbraukt. Lūk, tātad attiecībā par programmu būs 8 nodarbības tieši saistē, vidēji 2 nodarbības mēnesī. Būs video ieraksti pēc katras nodarbības, ja jūs nevarat piedalīties klāt, tieši saistē, kā arī šos ierakstus varēs skatīties 100 dienas pēc kuras beigām. Tātad var apvienot gan ar darbu, gan ar ikdienu. Nodarbības ir veidotas noteiktā secībā, tur ir tāda savu loģika, kādas prasmes attīst sākumā un kādas pēc tam. Tātad metodoloģija. Metodoloģija, jā. Katra nodarbība ietver gan psiholoģisko, gan kontemplatīvo skatījumu, līdzīgi kā jūs jau varat dzirdēt, kā tas ir šajā webinārā. Tad šis kurs visticamāk nebūs piemērots, ja jūs meklējat ātru risinājumu, tad jums vajag tūlīt palīdzību. Un tas nevar gaidīt. Ja jūs nejūtaties gatavi regulārai praksē, pat ja tā aizņem dažas sekundes dienā, vai minūti, vai 2 vai 3, ideālā gadījumā kādas 50, tad arī tas nebūs piemēroti. Ja jūs meklējat psihoterapiju vai garīgu vadību, jā, jūs jau saprotat, ka tiešsaistes kursa formāts nav psihoterapija, un arī nav garīga vadība. Ja? Tur ir vajadzīgs vairāk individuāls kontakts, individuāls tikšanās. Ja jūs jūtat, ka šis ceļš jūs uzrunā, tad mēs aicinām pievienoties kursam. Vairāk jūs varat atrast informāciju mūsu mājaslapā Miervide.lv. Un es tiešām esmu ļoti pateicīgs, ka jūs veltījāt savu laiku šajā vakarā un piedalījāties šajā webinārā. Tad vairāk kā 100 cilvēki, mēs labprāt uzklausītu jūsu jautājumus. Un šajā brīdī tāpēc es slēgšu ārā ierakstu. Un paldies varbūt tiem, kas skatās ierakstu, tad līdz nākamajai reizei.